Pirmais video par to, kāpēc Sony ZV-E10 otrā versija var noderēt jebkuram satura veidotājam vai mazam biznesiņam, kas vēlas likt video sociālās tīklos un vēlas, lai šie video būtu kvalitatīvi un izskatītos labi. Šī kamera, tā kā mums ir ziema, šī kamera spēja darboties pustumsiņā. Šeit man ir vienkārši parastākā guļamistabas lampa. Es sēžu viņā apakšā, īsti nav pareizi, jo, redz, man metās tādi riņķi, jo, vecums nenāk viens, gaismai nevajadzēja nākt tik ļoti no augšas, bet no sāna. Bet es gribu parādīt to, ka jums nevajag speciāli apgaismu un kā izskatās bildīt, ja jūs filmējat ar šo kameru. Blakus es esmu nolicis savu viedtālruni Samsung S22 Plus. Es jau tagad redzu, ka tā priekšā kamera filmē diezgan draņķīgi, krāsas ir kaut kāds nesaprotams. Šeit es krāsas noregulēju pats. Šeit, tā kā viņš bliež, tā viņš bliež. Un pat šajā apgaismojumā, kas nav nekāds profesionālais, jums nevajag obligāti pirkt lielās lampas un likt virsū šos te, ko mēs saucam par boksiem, softboksiem vai difuzoriem, kas gaismu padara maigu. Pietiek ar griezta lampa, ja viņi ir kaut cik ok. Bet skaties, parādīšu produktu. Ja, piemēram, teiksim, es būtu kosmētikas pārdevējs, es varu parādīt šo produktu, sēžot birojā un redziet, bildīt izskatās ļoti ok. Kur telefonā, es nezinu. Man nepatīk, ka es esmu vienā asumā ar produktu, tad īsti nevar saprast, uz ko ir jāskatās. Kur šeit es jau bišķiņ nodalos no tā produkta, no tā priekšplāna, es esmu bišķiņ izplūds. Šis ir kit objektīvs, pats lētākais, kas nāk viņam līdzi. Protams, ja jūs nopirksiet kaut ko dārgāk ar ātrāku diafragmu, būs vēl vairāk izplūdes. Bet man liekas, ka pat ar šo kit objektīvu var nofilmēt diezgan labi. Kur telefonā, telefonā arī tās krāsas un kaut kas tur nav ar to asumu un kaut kas nav ar kontrastu īsti. Protams, ja tu māki ar telefonu apieties un tev ir iekšā kaut kāda pro versija vai kaut kāds manuālās kontrols, tad tu noteikti to bildīt var uzlabot. Es rādu to, kā viņš filmē pats pa sevi. Īpaši to, tur nevar salīdzināt. Šim ir milzīgs sensors, šim ir ļoti mazs sensors. Plus, ka tu vari, ja tev vajag, un tev fonā ir kaut kas, kas tev nepatīk, tu vari ar to objektīvu bišķiņu pie sevis iezūmot, redz, un nogriezt visu nost. Kur ar telefonu tev ir fiziski jānāk tuvāk. Bet tā kā telefons filmē platleņķi, ļoti tuvāk nāksi, jo dīvaināk izskatīsies. Kur šeit tu var sēdēt tālu, piezūmot, izmantot nelielu Sony mikrofonu, runāt kamerā, tevi labi dzirdēs un redzējis. Tā kā pustumsā, tagad, kad ir ziema, man liekas, šī kamera noteikti vienos vārtos saliek telefonam, kurš nespēja turēt līdzi.